visiem klātesošajiem, un īpaši es gribētu uzrunāt tos klātesošos, kurus visnotaļ interesē tāda joma kā darbs cilvēku resursu jomā. Tas ir darbs dažādu vecumu cilvēkiem, izglītības iestādēs, sociālajos dienestos, sociālajās aprūpes iestādēs un arī veselības aprūpē. Kāpēc tā? Tāpēc, ka mūsu fakultāte piedāvā programmas, kas ir 3 jomās. Bet par šiem 3 jomām, kas ir izglītības joma, veselības aprūpe un sociālās labklājības jomas programmas, detalizētāk tagad mēs jums izstāstīsim, tad, kad tiksimies 207. telpā, pedagoģijas un sociālā darba fakultātes telpā, kas ir iedot informācijas sniegšanai. Bet kopumā runājot, tad, protams, mūsu pamat studijās fakultātē tiek piedāvātas sekojošas programmas. Sociālais darbinieks, tātad tas ir darbinieks, kas strādās sociālajā aprūpē, logopēdija. Logopēdija balstās uz skolotāju profesijas standartu, bet, protams, šīs programmas beidzēji var strādāt ne tikai izglītības iestādēs, bet arī veselības aprūpē un citās medicīnas arī iestādēs. Un mums ir jau tradicionāli, varētu teikt, vissanākā studiju programma, kas ir Liepājas universitātē, tas ir skolotājs. Un varbūt jaunums ir tas, ka skolotājs šoreiz ir apvienots zem tādu nosaukumu cepures, viens skolotājs un apakšā ir 6 kvalifikācijas. Un detalizētāk par šīm 6 kvalifikācijām, jo par šīm programmām, tad jūs, protams, arī dzirdēsiet 207. telpā, bet es atļaušos nosaukt šīs programmas vēlreiz. Tātad tas ir pirmskolas izglītības skolotājs, tas ir skaidrs, no dzimšanas līdz 6 gadiem darbs ar bērniem. Tad ir pamatizglītības skolotājs, kas strādā sākumskolas klasēs un vēlāk līdz 9. klasē. Atsevišķus mācību priekšmetus var mācīt. Tad ir mūzikas skolotājs, kas aptver visu izglītības posmu, gan pirmsskolu, gan līdz vidusskolai. Tad ir speciālās izglītības skolotājs, darbā bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, ir vēstures un sociālo zinību skolotājs un sporta un deju skolotājs, kas arī strādā visos izglītības ciklos. Mūsu fakultāte piedāvā arī augstākā līmeņa studiju programmas, un ir viena akadēmiskā programma, kas ir izglītības zinātņu maģistrs 2 gadi, un tad ir profesionālās izglītības programmas un vispārējās izglītības skolotājs. Un šeit es gribētu teikt, ka mēs sadarbojamies ar visām fakultātēm. Ja piesauca daudzas fakultātes, ka viņas atrodas 2 mājās, 3 mājās, tad es varētu teikt, ka šī programma atrodas vēl 2 citās fakultātēs. Un šeit notiek sadarbības starp gan humanitāro mākslas zinātņu fakultāti, gan dabas un sociālo zinātņu fakultāti. Šīs programmas realizācijā tātad ir iesaistītas visas 3 fakultātes. Un mums ir arī karjeras konsultants. Karjeras konsultantam jau 3. gadu būs piedāvāta iespēja apgūt vēl papildus 1 vai 2 kvalifikāciju. Un tātad mēs piedāvājam karjeras konsultantu un jaunatnes lietu speciālistu vai karjeras konsultantu un sociālo pedagogu. Tātad absolvējot šo studiju programmu ir iespējams dabūt, varētu teikt, 2 kvalifikācijas. Un tad ir sociālais darbs, turpinājums sociālā darbiniekam, varētu teikt, augstāku sociālā darba maģistratūru un mūzikas terapija. Arī tiek piedāvātāja veselības aprūpes jomas programma. Un, protams, mums arī ir doktorantūra. Tāpēc es gribētu uzrunāt gan bakalaura līmeņa studentus, vai maģistra līmeņa studentus, kas ir Latvijā. Un tāpēc, ka fakultātes piedāvās, teiksim, pašākumu, un mazāk, kas izvēlās pašākumu bakalaura līmeņa studentiem, Un pirms es dodu vārdu nākamam runātājiem, tad atgādinu par spēli iepazīst Liepājas universitāti. Vēl studenti padomē pamāt roku, kur var pieteikties spēlē. Un tad vēl ir šeit zāles aizmugurē ir iespējams pa brīvu saņemt Liepājas universitātes Kurzemes humanitārā institūta izdotās grāmatas. Viens ir par Liepājas teātri, un tad šeit ir par rakstniekiem un par Rucavu un Paurupu. Tad ko tad Kurzemes humanitārais institūts ir pētījis, apkopojis, tad to jūs arī došu paņemt un iepazīties.
Bet nu es dodu vārdu mūža izglītības nodaļas metoditei Viktorijai Eļcevai, lai pastāst, ko tad mūža izglītībai piedāvā. Labdien visiem! Es šoreiz jums īsumā pastāstīšu par mūsu aktivitātēm. Tātad mūža izglītības nodaļas mērķis ir pieaugušo izglītošana. Un mūsu piedāvājumi ir gan interešu izglītības programmas, gan profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. Un tad viens no tāds aktuālākiem piedāvājumiem ir pedagogu tālāk izglītības programmas. Šobrīd aktuālas ir programmas A un B programmas speciālā izglītība un profesionālas pilnveides programma pedagoģijas un psiholoģijas pamatkurs. Kā arī sakot, ar šo nedēļu ir iespēja apgūt neformālas izglītības programmu ar NVA apmācību kuponiem. Mēs piedāvājam 49 programmas 8 moduļos, gan valsts valoda, gan svešu valoda, uzņēmēja darbība un digitāla prasme, mācīšanas mācīties. Šo kuponu nodarbinātības aģentūras, valsts nodarbinātības aģentūra var saņemt bezdarba riskam pakļautas personas, un tad ar šo kuponu atnākt uz mūža izglītības nodaļu. Mēs aizpildīsim un turpmāk organizēsim jums mācības. Sīkāka informācija ir NVA mājaslapā. Interešu izglītības ietvaros mums ir populāra zinātnisko lekciju cikls. Sākot no oktobra līdz aprīlim, katru otro ceturtdienu, 2 reizi mēnesi mums notiek lekcijas. Temati ir visdažādākie - pedagoģija, psiholoģija, mūsdienu tehnoloģijas, uzņēmēja darbība. Tas lekcijas ir bezmaksas ikvienam interesantam. Apmeklējot šīs lekcijas var saņemt izziņu par apmeklējumu, un ja jūs visu studiju garumā apmeklēsiet 80%, arī aprīli var saņemt apliecību. Arī mēs piedāvājam svešvalodu kursus, mums ir angļu, vācu, franču, krievu valodas kursi. Un viena no tādām aktuālākajām lietām, par ko es gribētu jums pastāstīt, ir klausītājs. Ja jums nav iespējas vai nu ir nepieciešams kāds konkrēts studiju kurs, tad jūs varat mūža izglītības nodaļā pieteikties par klausītāju. Pamatstudiju kursu apguvēji var pieteikties, ja ir vidēja izglītība, un maģistra studiju kursu, ja ir bakalaura izglītība iegūta. Viss tas piedāvājums par studiju kursiem drīzumā būs pieejams mājaslapā zem sadaļas mūža izglītība. Tātad jums jāizvēlās, ja ir nepieciešamība kāds kurs, jāatnāk uz mūža izglītības nodaļu ar savu izglītības dokumentu, un tad aizpildīsim kopu pieteikumu veidlapu, un tad turpmāk jūs varēsiet nākt uz kādu konkrētu studiju kursu. Ja jums ir jautājumi, tad jūs droši varat jautāt man pēc šīs daļas 202. telpā, es jums atbildēšu. Šobrīd tas ir viss. Paldies! Paldies! Turpinājumā mums būs neliela intervija ar vidusskolas absolventi Lienu Šokolaiti. Šogad pirmo reizi Liepājas universitāte piešķīra stipendiju vidusskolniekam, lai studētu Liepājas universitātē. Nu, nāc, Lienu, dažiem jautājums. Pastāst, ko tu šogad pabeidzi? Kāda vidusskola? Es pabeidzu draudzīgu aicinājumu Liepājas pilsētas 5. vidusskolu. Un ko tu esi nolēmusi studēt Liepājas universitātē un kāpēc tu izvēlējies studēt tieši Liepājas universitātē? Es esmu nolēmusi studēt vīdes programmā un Liepājas universitātē tāpēc, ka tas ir tuvāk mājām un man ieinteresē tieši šī vīdes programma Liepājā. Paldies Lienai, novēlēs viņai veiksmi studijās un turpinājumā aicināšu Bairu Dēķeni ar muzikālu priekšnesumu.
smilšu rausīs drūkunāju. Kādēļ zili padebeši pāricinām. Nebēdājies meiteni, paraugies pirms aiziet mani tašu zirgi padebešu stum. Samirks rādītāšu zirgi lietu karvela. Kam man tagad nosargāt to smilšu rausi dod. Nebēdājies meiteni, lietus projāmies. Mani baltie tašu zirgi saulī ieraudzīs. Aizies mājās brīnīsies, teiks, ja nesaprot. Aizies mājās brīnīsies, teiks, ja nesaprot. Kādēļ meitenīte viņiem smilšu rausi dod. Kādēļ meitenīte viņiem smilšu rausi dod. Zīt, kādēļ smilšu rausīs drūkunāju. Kādēļ zili padebeši pāricinām. Nebēdājies meiteni, paraugies pirms aiziet mājās.